stāvām diezgan mierīgi. Jā, nu tie pirmie līgumi gandrīz kā formulā ārkārtīgi svarīgi, kā tiek paņemti. Turpat viņam ļoti blakus seko numuru Mārtiņš Valdus. Trešā vieta būtiski jau neko vēl nav atpalikusi atšķirībā no pirmā iebrauciena, kur varētu teikt, pirmajā vietā esošais dalībnieks bija ļoti strauji atrāvies. Uzreiz jau pirmajā aptī šobrīd ir ļoti cīņa pirmo vietu. Priekšā braucošais, lai varētu viņu apsīt. Precīzi pa trajektorijā mēģina braukt bez kļūdām, jo tikai kļūdas ir tās, kas ļautu apsteigt priekšā braucošo. Tāpat, ja mēs pasakojam līdz arī otrajam trīniekam, nemazāk cīņa šobrīd ir arī par 5., 4. un 6. vietu. Sēž 9, 75 un 313 labu. Pirmais Miks Pelēckis. Viņam izdodas noturēt savu pirmo pozīciju, viņi jau ir noķēruši un palpli apsteiguši. Pirmos atpalicējis. Jā. Jo tad blakus jau arī ir. Un atpalicējis izskatās, ka varētu patraukt. Nē, viņš tomēr to līdz palaiž garām. Ok, skatāmies, kas notiek tālāk. Jā. Visi trīs traucēji. Jā, tiešām par otro vietu varētu iznākt lielāka cīņa nekā pa pirmo, jo pirmās ir traucēji. 181 izdodas stabili braukt priekšu visiem. Un kur jau atkal brauc, jau vesel labi Pirmais trīnieks no ļoti izskatās šobrīd pirmie 3 dalībnieki ir tā kā viens. Nenormāli ātri, jā, viņš vakar atpakaļ. Iespējams paspēt ārmalā. Miks. Burtiski mīlēnes. Iziet līkumā vienu no blakus un tomēr Miks paliek iekšā. Viņš izskatījās šeit uz taisnes, skatījās. Jā, viņš skatījās, kur ir viņa. Tās bija pēdējais skatītājiem. Bet viņš skatījās, kur ir viņa konkurenti un šķiet nedaudz atlaida galtīti un tas deva iespēju otrās vietas šobrīd turētājam nedaudz tā kā pietuvoties un uzbrukt viņam par pirmo vietu. Nu, skatāmies tālāk. Izstāsti, ka viņš tomēr ir ātrāks. Mārtiņš Valdus un Matīs Dābols, trešās vietas pozīcija šobrīd esošais. Ļoti brīvi cīnās par pirmo 3 vietu. Ļoti līdzīgi izstāst atkal viņš skanās un kuram vien tā nešala? Tomēr. Sabradzējās vēlāk un pārēk joprojām līderi pozīcijā. Jā, viņam arī izdevās tā kā to ideālo trajektoriju vairāk ieturēt, tā kā skatoties, kas notiek tālāk. Vai tiešām šī tik skaisti viņi arī noriņķos visus atliks? Un vēlreiz ratā, jā! Vārstieties, vairs jau nav ko zaudēt! Tagad jau es vispār neko nevaru saprast. Kurš kuram? Tagad viss ir Tomēr! Kas notiek? Mainās pirmās 3 vietas.
pirmā, bet pirmā vieta šobrīd jau, ja nemaldos, ir Mārtiņam. Jā, numurs 53 ir izkarojuši savu vietu. Izkarojuši skatīsimies, lai viņam izdosies arī šo vietu noturēt līdz godam pirmstāvam. Ļoti solīti atpalīdzēja palaist garām līderus. Mārtiņš Valdus sāk nedaudz jau ātrāk, viņš arī Matiks. Vārds lieti jau tā kā sāk uz Osteleiskā drugo pozīciju. Lai gan visi kurā līgumā var mainīties, kamēr esam ātrā viens otram blakām. Viens otram blakām. Un izskatījās, ka uz tās tājas sanī brīdī, kad izdevās atzīt Velecki numuru 53, izskatījās kā tieši. Kā mēs zinām, tagad divi cīnās, tad trešais vinēja, un šobrīd izstās ļoti līdzīgi, kad šī goldenajā gadījumā Mārtiņš ir ieguldījis, un viņš iegūst savu pirmo vietu nedaudz stabilāku jau pēdējā aglī, jā? Kad divi vērši cīnās tieši zālīte. Bet tajā pašā laikā, atkal visi trīs kopā, tā kā redzēs, kā būs pēdējie pāris līkumi uz ārpus līdz finišam. Un tā, finišā numur 1 šī iebraucienā ir numurs 53. Un ļoti cīņā par otro vietu arī